Labs vakars. Sorry. Tiekuma tauta. Šodien mēs esam atpakaļ ar vēl vienu tīlstu. Es zinu, ka mēs neesam sen uploadojuši. Fani ļoti tā mīļi lūdzās man, lai es beidzot uztais jaunu video un beidzot atpakaļ. Kāļa darba grafiks mums labākais, tāpēc jā, tas upload schedule ir tāds fucked. Jā. Mēs vēl strādājam par tā. Kaut ko tu mēģinām izlabot, kaut ko tā. Bet šodien mēs esam šeit atpakaļ ar chillest ķegamiešu tīlstu. Un šis nav tādā ziņā kā tikai vienkārši stilīgs, tā kā chill stilīgs, bet vienkārši actually cik mierīgs tu esi kā cilvēks. Un, ka jūs redzat pašā apakšā nervstrungu, tas nozīmē, tev noderētu nervstrungu, tu nahuj nesi mierīgs, tu nevari savaldīt savas nervus un dusmas. Pašā augšā Bobs Marlijs, jo Bobs Marlijs tevis fuck. Un laikam jāsāk, jā. Tad Roberts mazais. Es man liku pie mierīgs kā tāds. Tāpēc, ka tagad es baigi gan redzēju, ka viņš tik dusmīgs ir. Bet ir bijuši momenti, ka viņš tā kā tāds. Bet jā, es esmu redzējis dusmīgu. Un, bet, Jā, tas, ko Karls teica. Un, Nē, es esmu redzējis, varbūt arī tādu dusmīgu. Lielāko daļu. Viņš ir diezgan mierīgs. Reti, kad tur sanāk tādas neskaidrības ar viņu. Nākamā, kas mums šeit ir? Vai es redzu Karolīnu Silīnu? Karli, ko domā? Es domāju, es nezinu, kādreiz es viņā liku pie nervstronga, kādreiz viņā liku pie nervstronga, bet tagad es patīsībā, es domāju, chill. Es domāju, arī chill. Nē, ir dažas tie momenti, viņi tā kā paliek dusmīgi, vai viņi tā kā, man kādreiz bija reāli rētas no viņas, tā kā no tā, ka viņam ar knieba rokās, viņi tā kā tiešām, jā, būt kādreiz tiešām nerva stronga. Jā, es zinu. Bet, jā. Nākamais mums ir... Lukas ir reāli Bob Marley. Vai viņš kādreiz ir bijis reāli dusmīgs? Bez jautājumiem. Viņš kādreiz ir bijis reāli dusmīgs vecīt. Bez jautājumiem. Es nekad mūžā neesmu redzējis Lukas dusmīgu. Tā kā nopietni. Nekad. Viņš vienkārši, tu viņu satiec vienmēr, čau, Lukas, tu dēbapo viņu, un viņš vienmēr smaida. Viņš vienmēr smaida. Reāli. Viņš papisīs labākās sancības šajā šķatnēs. Viņš tā kā nekad nav dusmīgs. Jā, viņš tā kā, viņš reāli crazy. Viņš nekad mūžā neesmu redzējis dusmīgi, nekad. Bet labi tā, nākamais, kas mums te ir, es pareizi redzu, Seržants. Evats Seržants. Viņš dažreiz nevar savaldīties. Tā kā reāli nevar. Viņš vecīt. Seržants, es nezinu. Es pat nezinu. Viņš tā kā... Ir tie momenti, kad tikko pateiks, tā kā ko tu uz debils. Ok. Ir tie momenti, kad vienkārši tu viņiem izdarīs tā kā vienkārši viss reāli notiks končits, un viņš vienkārši sāks apbļaut visu māju. Viņš tev reāli sitīs. Jā. Es domāju, ir ok. Es domāju, ok, jā, tā kā viņam vajag ārstēties. Bet nākamais Renārs, es domāju... Viņš vienkārši... Viņš smejies par akmeni. Akmeni zemes. Un pat viņa tā bilde, patiesi to bilde, viņš vienkārši tās priecīgi. Viņš tā kā, tu reāli katru reizi viņu satiec, viņš vienmēr smaida, vienmēr ir smieklīgi. Es viņu, pamat to, kad arī abi Bob Marley ir Eiropas čempioni, viņi ir orientieristi. Viņš tā kā, ja tas orientierists, tev vienkārši ir peaceful dzīve, tā kā tu vienkārši automātiski chill. Tā kā, Renārs nekad nav dusmīgs, un tā kā nekad mūžā es neesmu redzējis dusmīgu. Tas reāli,
Nepal. Labi, nākamais. Nebūtu arī ir mierīgs kā tāds. Nu, Džeks vienkārši redz pa visu. Čikāši tur ir, viņš paņirds un aiziet prom. Viņš kaut ko pastāst, kaut ko mēģināja tur, kur tu izprast, kur tu to esi to. Tad viņš paspiest kaut ko un vienkārši tā dažā. Tīra, lūdzu. Jā. Labi, nākamā ir Amanda. Amanda, ja es uzskatu, ka kādreiz, kad mēs kāvāmies, Amanda vienkārši paņēma un blā, ej, tu tirst. Jā, viņa. Bet tagad nezinu. Vienkārši šausmīgi. Bet tagad, es domāju, šo. Beigi viņa ir mierīga. Zin kā, parskaties, viņa runā vai kaut kas viņam ar šo. Nākamais ir Emīls. Emīlam vajag nervus strāgi. Emīlam reāli sastāvties. Vienmēr tā, viņš tev dirs cik vien varēs, visu ok. Tiem pateiks, ka viena lieta ir preidīt, šeit pateiks, ka jūs tu šā loks. Tā, kas dievs. Viņš tā kā vienmēr, viņa tik viegli, viņš tik viegli paliek dusmīgs. Jā. Bet tu iepist. Jā, jebā. Jā. Gustavs. Gustavs ir domājis. Gustavs vienkārši svēt visu laiku. Viņš tieši smaida. Viņš pasmaida, viņš paņirds, viņš pasaka jokus par visiem. Jā, viņš pasaka vienkārši jokus par kaut ko un vienkārši tā mopēda aizbrauc prom. Wow. Tas viņa daily rutīna, viņš vienkārši. Džeks izdomāja. Viņam tik daudz joki ir, es esmu kā to viņš izdomā. Es tiešām nesaprotu, viņš ir reāli radošs. Tā kā viņam par katru lietu ir tā kā jūta. Tu viņam pateiks, Jā, tiešām. viņš izdomās jūtu. Reāli. Leo. Vienkārši okas, vienkārši ir. Leo vienkārši. Leo. Life is life. Life is life. Tie, kas nezin. Alis ir arī domāja mierīgs kā tāds. Viņa arī, viņa nav baigi dusmīgi bijusi. Viņa arī visas viņa tā, man pat tāda grūti sadusmināt. Jā, tu nosauksi pa malku, ko nu tie ikdienā darīt, bet viņa vienkārši, ok, paldies. Es kā reāli aizēju pie viņas, es apēdu visu viņas ēdienu, es nosaucu par kādu malku, viņš ir kā pizdu kādas 300 reizes. Es aizēju mājās, tā kā viss kārtībā, nav dusmīgi nekad. Tā kā reāli čulu. Nākamā ir Kate. Es nezinu, god, es ap nezinu. Es tiešām nezinu. Es domāju, čulu. Jā, čulu, tā kā bīgi. Jā, it's just like, it's just life. Andris ir reāli Bob Marley. Andris nevar būt dusmīgs. Es atceros, kā pirms kādu laiku, viņu tajā reāli kaut kas stadionā, tas jāpēc kaut gada. Stadionā mazliet treniņš, kaut kas tur Roberts, viņš kaut ko tur runāja, kaut kas bija dusmīgs uz Andri. Un Roberts pateica, Andri tur reāli smirdi, tie volejbolā. Andris pastāsta par savu stone face uz Robertu. Jā, Robert. Un visu vienkārši. Viņš ir reāli. Nē, labi ir dažies, ka viņš kaut ko sadusmojās vai nopietnāts. Jā, pateiks kaut ko, viņš teica, dusmosies, viņš pastīsies tev ar to stone face, pamirkšanāt kaut kā 30 reizes, vai labi, Kārli, tu jau esi tik spējīgi bračiņš vai kaut ko tādu pateikt. Nē, tādā veidā viņš reāli čil vispār. Viņš vispār, es ļoti redzu, kad viņš dusmojas. Bet vēl nākamais ir Ralfs. Par Ralfs? Es domāju, Ralfs čil. Ralfs arī tāds čil. Viņš sāja klājas. Vienīgais, ka viņš paliek dusmīgs, ka esmu pieredzējis, ir tad, kad mēs strīdamies par punktu volejbolā. Jā, volejbolā viņš tikai paliek dusmīgs, jā. Jā, bet volejbolā viņš viegli paliek dusmīgs, bet tā paliek pa dzīvi. Nekad neesmu tā baigi redzējis. Jā. Kauliņš? Jā, šķil. Džeks vienkārši ir tur. Džeks life is life. Nē, es domāju mierīgs, ka tā. Viņš vienkārši tā kā... Viņš arī nekad nav bijis dusmīgs. Nekad! Tā kā nekad. Viņš arī vienmēr smaida vienkārši. Viņš vienkārši tā kā, jā! Viņš spēlē biku volejbolu. Un aiziet prom.
Gaston, I'm like, fucking never. Gaston, yeah, bro. bro. Jā. Gaston, man šeit, esmu vēl biežāk redzējis dusmīgu kā pēcīgu. Jā. Un viņam vienmēr ir kaut ko pateikt, tā kā viņš vienmēr izstāsta, viņš tik bieži izstāsta neapmierināts vienkārši. Tas bija par meitenēm, bet tā kā viņi diršas, tas izbauda katru sekundi, tā viņš redz, kā viņi diršas, tas tik funny. Jā, tieši tā kā tu teici priekšējā video, Gastons pret visām ķeguma meitenēm, most legendary beefs ķegumā. Reāli. Labi, bet Maikls? Maikls, domāju, arī mierīgs kā tāds. Jā. Tā kā, viņš laiks chill. Jā. Vismaz Roberta. Tik viņa kaujas. Viņa reāli stadionā atnācām uz spēli, viņa reāli sāka pizdīties. Jā, viņa tā kā, es esmu vairākas viņas redzējis, kā viņa vienkārši pizdījā, tā kā reāli izsīties. Ja mēs reāli, kurš pazīstam, viņš tiek man par to, kā vienkārši kaujies savu brāli. Jā, what the fuck? Labi, Guido? Wow, kāpēc viņš tā gulētājs skatās? Jā, Nē, paiet, kur mēs viņu liekam. Es nezinu. Es domāju, chill. Jā, chill. Viņš nekad ir, viņš beig nedusmojas arī. Viņš tā izstāstas tev, bro. Viņš Fortnite. Ja tu kādreiz spēlēji ar viņu Fortnite, ej nost, viņš tā uzvalkās, tā kā Nē, Fortnite arī, es esmu viņu spēlējis Fortnite. Jā. Es kā sāk tirsties un aktīvs. Un, jā. Jā, mums laikam palūst, vairs nepieminēt šos cilvēkus šajos video, tāpēc, jā, diemžēl. Nu, kā lai saka. Jā. Kā Nikola Bremšmita un Elzbeta Uzula. Laikamies pie ciempas tierlista. Pie Rambetes, Rambetes tierlists un Rambetes tierlists. Un ciempas tierlista 3 cilvēki. Aleks, Nikola, Elzbeta. Un Elvija pārdevēja. Jā. Kaut kaķi un struņi vienkārši klāt. Jā, nu. Ja jūs nespratāt, Nikola Elzbeta viņa paprasīja, lai mēs neliekam vairs tierlistos. Viņas nevēlējās dažādiem iemesliem. Lokī vienkārši kaimiņas nodiršana katrā video, bet nu... Jā, tāpēc... Saprotam viņas. Bet, nu ko, draugi? Paldies par uzmanību. Es domāju, jums patiks šis video. Vēl viens izdevies vakars. Es ceru, ka jūs nedusmosieties par upload schedule. Tur jūs varat vainot Kārli. Viņš ir aizņemts vīrs. Viņam nav daudz laika. Bet paldies jums par uzmanību. Un tiekamies nākamajā video. Ķegam tautu.